Esiet sveicināti Florbola ziņas skatītāji, klausītāji. Nedēļas nogalē notikušas pirmās divas Latvijas čempionāta finālspēles vīriešu virslīgā starp Lielvārdes un Ķēkavas komandām. Rezultāts sērijā 1-1. Nedaudz ar ekspertu Jānu Kārkli paanalizēsim šīs divas spēles. Sāksim ar pirmo maču, kas 31. martā notika Lielvārdē. Un Laukuma saimnieki izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 12-5. Spēles jau pats sākums. Atkal līdzīgs scenārijs Lielvārdes komandas izpildījumā kā pret Lekringu. Arī Ķekavai tradicionālais sākums, ātri zaudēti vārti. Kaspars Mudelis, viens no manā skatījumā play-off lielākiem atklājumiem, atkal kārtējs tālais metiens, atkal precīzs. Pēc brīža vairākums Mikus Valpēters jau praktiski tukšos vārtos, 3. minūte 2-0. Tu it kā teici, ka sākums pirmās minūtes tas nekas nav, bet, lai jau, ka tu 3. minūte esi jau iedzinājos ar 2 vārtiem, psiholoģiski nav viegli iesākt tā. Bet turpmākā spēles gaita parādīja, kad arī Ķekava pievilka klāt. Kā beidzās? Pirmais periods beidzās? 4-3. 4-3? 10 minūtēs 7 vārti. Jā, bet tos divus vārtus atspēlēja, tur tie 4-3, tas tur viens vārds ar spēli ir tikai sākums. Tas vēl pilnīgi neko. Un, protams, to, ka Lielvārdi ir katru spēli gan pret Lekringu, kur šeit pret Ķekavu, un arī otrās fināla spēle, kad vadībā 2-0 spēle sākumā pirmajās minūtēs, tas nozīmē, ka viņiem ir tas tāds noskaņojums, ka viņi no tām pirmām minūtēm pārņem vadību, izdara spiedienu uz vārtiem un ir rezultāts. Un pretinieks atkal nav gatavs. Koncentrācijas jautājums un šajā gadījumā Lielvārdes, saprot, ir izpildījis savu spēles, to plānu un uzdevumu. Bet, kā Ķekava tika apakaļ spēlē, bet, noķert tā arī Sanceņš neizdevusi. Kā viens vārds iemetās, reiz dabu apakaļ, kā iemetā dabu apakaļ. Un 7 vārti 10 minūtēs, turklāt diezgan liels brāķi procents abām komandām, ko to var skaidrot ar to fināla drudzi. Protams, ka sasprindzinājums, pilns tribīns, ir fināls, katru kļūdu, it kā tas sasprindzinājums, katru kļūdu var maksāt vārds, un vairāk par tām kļūdām domā, ka nekļūdīsies, kur ir. Kamēr spēlētāji pārvar to pirmo to drudzi līdz 10. minūtē, tad jau tā spēle aizgāja savādāk. Cilvēks ir cilvēki, ja nespēlēja roboti. Jā, tās 10 minūtes pagāja ļoti vēl rezultatīvi, 4-3, turpinājumā vārti vairāk netika gūti pirmā periodā. Cim redzot, sapratu, kā... Mēs varam pārgāt tas pirmais stress, sasprindzinājums, komandas, sajūta to spēli, savu tie spēlētāji iet tās vairāk, un tad izlīdzinājās tas mazāk tas kļūdas procents, dēļ tādā sasprindzinājuma. Otrās trešdaļas sākumā atkal 2 vārti Lielvārdei, 2 reizes Mihails Kostusevs. Vispirms tika atstāts pilnīgi brīvs pēc Ķekavas komandas nomaiņas un ar vienu pieskārienu 3 bumbiņu vārtos. Pēc tam vairākumā kā nesevišķi pārliecinoši uztver piespēli, bet aizsargi ļauj bumbiņu nolikt pa metienu un precīzi metiens no distances. Un jau 25. minūtē atkal 6-3, atkal Ķekavai jāatzinās pateikt. Pēc tam periodu vidū izdodās beidzot otrai maiņai, tiesa vārds uz Toms Briedis, un otrā maiņa spēles pirmo pusē. Vispār manā skatījumā bija stipri nemanāma. It kā jau iegūs 6-4, ka pārņem iniciatīvu, bet tomēr nespēja būt vēl tos vārtus un pienākt vēl tuvāk. Par to komanda tika sodīta 3. trešdaļā. Pirms Brāļa Virsnīši izspēlēja vārtu gūmu un pie 4-7 iegūts vairākums, kad ir jāatgūst vēl kādu vārtu, jātiek apkārt spēlē 2 ielaist vārti vairākumā. Ar ko to var izskaidrot? To droši vien arī, kad Lielvārdes mazākums labs ir. Tik vienkārši arī gūt vairākumu realizēt vairākumu pret Lielvārdu nav tik vienkārši. Vēl Ķekavai tāda īpatnība, kad viņiem nav vairākumā spēlētājs, kas ir labos atvērienu. Viņiem tas tā izspēle arī tāds savs, varbūt tas īpatnības ievieš tie vairākumu realizācijā. Tad
šajā gadījumā varbūt, kad viņi gāja uz visu banku, arī gāja pie 7-4, vairāk riskēja, un tad līdz ar to tās kļūdas kaut kur parādījās un pretinieks te izmantoja. Bija kaut kur jāriskē tas pie 7-4, kad jāatzinās, jāiegūst tas pārsvars, ko es nevaru izspēlēt tā mierīgi un kā būs tā, tad uz līdzam drošam kaut kur vairāk riskē un vairāk tas lielāk iespējamība, ka kļūdīsies. Šajā gadījumā bija tās kļūdas un pretinieks sodīja. 8-4, 9-4 un spēle jau salauzt. Jā, vēl paņēma 30 sekundžu pāržot, un tad uzreiz dabūja arī 10 vārtus, un tad jau abas komandas spēlē iesaistījā aizvien vairāk rezervistus, nacionālais jau domāja par otro spēli. Pēc mača runāja ar Gunāru Kleģeri. Viņš teica, ka nebija tāda doma atdot, bet, droši vien, ka tas bija likumsakarīgi. Nē, tie, kas nāk arī uz laukumu spēlēt, kad ir rezervis 3. mājiņa vai 4. mājiņa, tad nenāk ar tādu domu spēlēt, lai atdot spēli vai kā būs. Viņi arī parādīt sev, viņiem dot iespēju, lūdzu. Jūs rādīsiet labu spēli, arī tiks vairāk tādā spēlē parādīsiet labu sniegumu, arī biežāk uz laukumu tiks. Tas ir motivācija priekš 3. mājiņas, tas ir, kur vēl vairāk izdevīgi, protams. Lielāks komanda ir veids vārdsargu maiņu. Laukumā laižot Normundu Krūmiņu, kurš nomaina Igoru Ivanovu. Nospēlēja 4 minūtes, palika sausā. Bet maču tika apbalvot labākie spēlētāji. Lielvārds komandās bija Mikls Valpēters, kurš aiztīja labu spēli, gūstot 2 vārdus, izdarot 1 piespēli. Manā skatījumā labi nospēlēja arī Mihāls Kostasevs ar 2+2. Ķerkavas komandā neapšaubāms līderis bija Gunārs Kleģers, sevišķi maču sākumā, principā vienatnē. Terorizēja Lielvārds aizsardzību, pieslēdzās pa laikam arī Brālis Gins, un Gunārs arī pelnīja tika atzīts par labāko spēlētāju. Cīm redzot, tā kā mēs jau pagājušreiz runājām, ka grib ielikt to izsaukumu zīmi. Gunārs ir formā. Kad ir formā, tad viņš ir bīstams. Vai tikai dabūt arī atbalstu no partneriem? Vajag atbalstu, protams, kā vajag. Tā mēs atskatījāmies uz pirmo spēli finālu, kurā Lielvārds izcīna uzvaru 12-5 un izvirzījās vadībā sērijā ar 1-0. Jau vēlāk nedaudz atskatīsimies arī uz otro spēli, kas notika Focē.